Labdien! Sākam ārkārtas domas sēdi šodien, 5. martā, 10:00, Carnikavas sēžu zālē. Mums ir kvorums, sēdē piedalās 13 deputāti, attaisnojošu iemeslu dēļ, atvaļinājumu dēļ nepiedalās Karina Miķelsone un Jānis Leja nav informējis par savu prombūtni. Attālināt šai sēdē ir pieteikuši dalību Arta Deniņa un Gatis Miglāns. Un Sniedze Brakovska arī lūdzu attālināt. Atvainojos, Sniedze Brakovska, paldies. Jā, un Valērijas arī. Ārkārtas domas sēdēs ir iespējams hibrīda modelis. Paldies. Jā, Imants Krastiņš, Sniedze Brakovska arī piedalās attālināt. Kopā 13 deputāti. Darba kārtība mums nav jāapstiprina. Varam sākt darbu. Pirmais jautājums par projekta pieteikumu izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē, 2. kārta. Steidzamības pamatojums. Šā gada 5. februārī saņēmām Izglītības zinātnes ministrijas aicinājumu iesniegt projektu pieteikumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21–27. gadam 4.2.1 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumu izglītības mācību mūža izglītības jomā, attīstot pieejamo infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaites režīmā. 4.2.1.5 pasākuma izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējas izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē. 2. projekta iesnieguma atlases kārtas priekšatlasē. Projekta pieteikumu priekšatlasē jāiesniedz līdz šā gada 7. martam. Līdz pašvaldības domas sēdei, kārtēji domas sēdei, šā gada 27. februārī jautājums netika sagatavots, jo mazāk kā mēneša laikā nevarēja paspēt izvērtēt, kuras tieši aktivitātes būtu jāpiesaka Ādažu novada izglītības iestādes konkrētās programmas ietvaros, un cik liels finansējums būtu nepieciešams to īstenošanai. Izskatot jautājumu pašvaldības domes 25. gada 27. marta sēdē, pašvaldība zaudētu iespēju iesniegt pieteikumu 4.2.1.5 pasākumu 2. kārtas priekšatlasē. Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami, pašvaldība nevarēs iesniegt projektu 4.2.1.5 pasākuma 2. kārtas ietvaros, kas būtiski var ietaupīt pašvaldību budžeta līdzekļus, līdz ar to netiks īstenota iecere atjaunot Ādažu vidusskolas, Gaujas ielā 30 Ādažos, iekšējās komunikācijas un gaiteņus, uzlabojot vidas pieejamību un netiks iegādāts papildu nepieciešamais aprīkojums Carnikavas vidusskolas nākotnes ielā 1 Carnikavā mācību procesu nodrošināšanu. Lūdzu, jautājums tika izskatīts tikko izglītības komitejas sēdē. Došu vārdu ziņojumam Kerolai Dāvidsonai un, ja nepieciešams, Ājai Kalvānai. Lūdzu, Kerola. Jā, paldies. Kā jau sēdes vadītājs izskaidroja, būtu ļoti būtiski to šodien pieņemt, lai varētu virzīties uz priekšu. Man vairāk komentāru nav. Viss tika izstāstīts un izglītības komiteja vienbalsīgi to atbalstīja un lūgums atbalstīt, lai varam turpināt darbības. Jā, kolēģi, varbūt ne visi deputāti piedalījās izglītības komitejas sēdē un nedzirdēja. Lūdzu, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, jautājiet. Vai visiem viss ir skaidrs? Ir skaidrs. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
projektu. Strāna. Tātad lemjošā daļa konceptuāli atbalstīt tādu notu pašvaldības dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas un tā tālāk nelasīšu visu, tas to jau es jau tā kā nolasīju pasākumā. Uzdot centrālās pārvaldes attīstības projektu nodaļai līdz šā gada 7. martam sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu. Priekšatlasē Izglītības zinātnes ministrijai. Par projektu priekšatlases pieteikumu iekļaušanu ierobežotajā projektu sarakstā, sagatavot un centrālajā finanšu līguma aģentūrā iesniegt projekta pieteikumu. 4. punkts. Projekta apstiprināšanas gadījumā projektu īstenošana nepieciešamo kopējo plānoto finansējumu 1 290 000 eiro apmērā. Tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 1 096 500 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 193 500 eiro. Pašvaldība paredzot attīstības un projektu nodaļas 26. gada budžeta tāmē. Papildināt attīstības programmas rīcības plānu aktivitātes ar sekojošu. Lūdzu, uzsāku balsošanu. Jautājumu nebija. Tā, lūdzu, nobalsot. Jums ir jāiespēja? Kamēr balsojam, jā, nav slēdz balsošanu, vienbalsīgi 13 pār. Slēdz balsošanu. Lai mums izdodās šis projekts. Vēl veiksmi. Šis ir tāpēc atnāc, jā? Aizgāj strādā. Bet mums nebūtu atnāc būt jautājumi. Jā. Otrais jautājums par dalību pasākumā kvalitatīvās un mūsdienīgās izglītības īstenošanas pirmskolas pamata un vidējās izglītības pakāpē. Varbūt es arī šeit nepārlasīšu visu. Tad steidzamības pamatojums ir tas pats, kad esam saņēmuši Valsts izglītības attīstības aģentūra vēstuli, kurā tā informē, ka pamatojoties uz ministra kabineta 24. gada 17. decembra noteikumiem numur 882 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21. un 27. gadam 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa uzglabot izglītības un mācības sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanas validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju apguvi un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu 4.2.2.1 pasākuma kvalitatīvās un mūsdienīgās izglītības īstenošanas pirmskolas pamata un vidējās izglītības pakāpē īstenošanas noteikumu 12. punktu, Centrālā finanšu un līguma aģentūra uzaicināja VIA kā projektu finansējuma saņēmēju sagatavot un iesniegt Eiropas sociālā fonda plus projekta iesniegumu, lai uzsāktu sadarbību pašvaldībai līdz šā gada 5. martam, tas ir šodienai, jānosūta VIA apliecinājums par dalību projekta īstenošanā līdz pašvaldības domas
kārtēji sēdē 27. februārī. Jautājums netika sagatavots, jo šajā laikā nebija iespējams izvērtēt nepieciešamību iesaistīties šāda projekta īstenošanā un dokumentācijas sagatavošanā. Turklāt ar VIA ievada seminārs par projektu īstenošanu norisinājās tieši šā gada 27. februārī. Izskatot jautājumu pašvaldības domes 25. gada 27. marta sēdē, pašvaldība zaudētu iespēju iesniegt pieteikumu dalībai projektā. Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami, pašvaldībai nebūs iespējams saņemt atbalstu, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju apmeklēt norises STEM jomā un pilsoniskās līdzdalības jomā, kas sekmē mācību satura sasniedzamo rezultātu un mērķu sasniegšanu. Lai mācību procesā dažādot mācīšanās pieredzi, efektīvāk sasaistītu mācību teoriju ar praksi, veicinātu izpratni par minēto jomu darba tirgus prasībām, radītu interesi par šo jomu apgūšanu un sekmētu turpmāko mācīšanās izvēli minētajās jomās. Neiesniedzot VIA apliecinājumu par dalību projektā, bērniem un jauniešiem netiks organizētas izglītojošas praktiskas nodarbības plašākai mācīšanās pieredzei, mācību satura tematu padziļinātai apguvei, intereses un izpratnes veicināšanai papildus formālai izglītībai, vai arī šādu norišu finansēšana STEM un pilsoniskās līdzdalības jomā būs jāparedz līdzekļi pašvaldības budžetā. Lūdzu, vārds ziņojumam Kerolai Dāļas. Domāju, ka tu visu jau pateici. Lai neiestātos šīs negatīvās sekas, es aicinu visus balsot, atbalstīt, un lai mums būtu iespēja šajā konkursā piedalīties, jo būsim godīgi, ja teorētiskas zināšanas mēs nepapildinām ar praktiskām, tad tās teorētiskās ļoti ātri un bieži aizmirstas. Līdz ar to aicinājums balsot par. Jā, tad lēma projekts paredz konceptuāli atbalstīt dalību šajā programmā. Uzdot priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos šodien parakstīt pašvaldības apliecinājumu par gatavību dalīt projektā. Paldies par uzticību. Tā, vai ir kādi jautājumi, vai varam uzreiz balsot? Jautājumu nav. Aicinu balsot, nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi 13 par. Paldies. Jautājums izskatīts. Pārējām pie trešā jautājuma. Par noteikumu grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 23. gada 12. aprīļa noteikumos numur 11 par skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā projektu. Šis jautājums arī tika skatīts tikko izglītības komitejā. Steidzamības pamatojums šim jautājumam ir sekojošs. Pašvaldības domes 23. gada 12. aprīļa noteikumi numur 11 par skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā nosaka kārtību, kādā pašvaldība organizē un finansē skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. No CAZZ DATS tika saņemts piedāvājums, kas paredzēja uzlabot pieteikšanās kārtību, kas nodrošinātu iedzīvotāju pārliecību par procesu caurskatāmību.
CAZZ datus sniedza provizoriskās izmaksas piedāvājumu īstenošanai, un nepieciešamais finansējums tika paredzēts un apstiprināts pašvaldības 25. gada budžetā. 25. gada 4. februārī notika tikšanās ar CAZZ datus pārstāvi, kurš informēja, ka ZZ dats nevar nodrošināt skolēnu vasaras nodarbinātības pieteikšanās risinājuma ieviešanu, ņemot vērā, ka uz piedāvājumu atsaucās tikai 3 pašvaldības, līdz ar to programmatūras risinājuma izstrāde kļūst par nesamērīgi dārgu. Tāpēc ir jāmeklē citi risinājumi, kā nodrošināt skolēnu vasaras nodarbinātības pieteikšanos, veicot grozījumus skolēnu nodarbinātības pieteikšanās kārtības noteikumos. Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami. Noteikuma 5. punkts nosaka, ka pieteikšanās jāizsludina līdz kārtējā gada 15. aprīlim un līdz 15. martam jāpublicē paziņojums par pieteikšanās termiņu. Ja jautājums netiks izskatīts šajā sēdē, tad izsludinot pieteikšanās termiņu, pašvaldība nevarēs laicīgi informēt iedzīvotājus par izmaiņām skolēnu 13 līdz 15 gadu vecumā pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumā. Lūdzu, vārds Karolai. Jā, un tās būtiskākās izmaiņas šeit pirmkārt ir tas, ka vispirms būs tā kā uzsaukums, lai jaunieši jau zina, ka būs jāpiesakās. Iepriekš tāds nebija. Un otrs ir tātad izvēle, kur jaunieši, kuri bērni tiks pie šīm darba vietām, un tas notiks izlases kārtībā. Tie ir galvenajās būtiskākās izmaiņas. Aicinājums atbalstīt, lai varam uzsākt šo procesu, ko bērni tiešām ļoti gaida. Ir liela daļa bērnu. Tā, un ir sagatavot noteikumu grozījumi. Tiek grozīti noteikumi 5. punkts, 7. punkts, 8. punkts, 14. punkts, 15. punkts. Vai nepieciešams pārlasīt, vai visiem ir saprotams? Nē, tās bija galvenās izmaiņas, pārējās ir tiešām redakcionāls un nav būtisks, tik būtisks. Domāju, ka nav jāpārlasa. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi. Lūdzu, Raivis Pauls. Cik es atceros, tiksā nolēmām, ka pieprecizēs 5. punktu nedaudz redakcionāli, bet būtību nemainot, jā. Tā, lūdzu, vai 5. punkts ir precizēts? Karola, 5. punkts ir precizēts? Ir jau precizēts. Jā, lūdzu, Aija Kalvāne. Jā, ja drīkst, 5. punkts ir gan 5. gan 7. punkts ir precizēti saskaņā ar ieteikumiem X komitejā. Paldies par darbu. Paldies par operatīvu darbu. Paldies. Tiešām. Jā, kolēģi, jautājumu nav, tad aicinu nobalsot pār sagatavotajiem noteikumu grozījumiem. Slēdzu balsošanu. 13 vienbalsīgi par. Paldies. 4. jautājums par dalību projektu konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Šis jautājums arī tika šodien izskatīts izglītības komitejā. Steidzamības pamatojums ir sekojošs. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, jaunatnes politikas valsts programmas 25. un 27. gadam ietvaros šā gada 21. februārī izsludina atklāto projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Projekta iesniegums ir jāiesniedz līdz šā gada 24. martam. Tātad pirms kārtējās domas sēde.
Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami, pašvaldība nevarēs īstenot projektu ar 100% finansējumu no jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgspējīgas darba ar jaunatnes sistēmas izveidi pašvaldībā. Lūdzu, vārds Karolai. Paldies. Un tātad, jebkura iespēja piesaistīt ārfinansējumu ir jāizmanto, un arī darbā ar jaunatni būtu iespējams veidot tātad vēl ar vienu plašāk attīstīt darbu ar jaunatni, ja mums izdotos šajā te konkursā iegūt līdzekļus, un tāpēc noteikti ir jāatbalsta. Paldies! Tā ir sagatavots lēmuma projekts par konceptuālu atbalstu dalībai šajā programmā. Ir otrajā punktā ir noteikta atbildīgā nodaļa, tā ir izglītības un jaunatnes nodaļa, kurai līdz šā gada 24. martam jāsagatavo un jāiesniedz projekta pieteikums. Un projekta apstiprināšanas gadījumā ir uzticēts domes priekšsēdētāji parakstīt pirmajā punktā noteiktā projekta īstenošanu saistītos dokumentus. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu apstiprināt ar balsojumu šo lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Vienbalsīgi 13 par. Paldies. Pārējiem pie 5. jautājuma par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 23. gada 28. septembra lēmumā numur 362 par ceļa reāla servitūta nodibināšanu īpašumā Lāceņa iela 16 Kadagā. Steidzamības pamatojums, tas ir sekojošs, lai izbeigtu tiesvedību un izvairīties no liekiem tiesvedības izdevumiem, sagatavotais lēmuma projekts ir jāizskata steidzami. Tāpēc tas ir iekļauts ārkārtas domes sēdē. Sekas var būt, ka puse var pārdomāt un atteikties no vienošanās par servitūtu nodibināšanu parakstīšanu. Jautājumu tad ziņo Gatis Miglāns. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejas slēgtajā daļā. Ir panākts kompromiss, vienošanās. Priekšsēdētāja vietnieks jau principā visu izstāstīja. Jā, mēs šo jautājumu skatījām attīstības komitejā slēgtajā daļā un piekritām šim te servitūta ceļu platuma samazinājumam. Kopējais tad platums ir mainīgs, sākotnēji tur 3 metri, pēc tam 1,5 metri un kopējā platība 260 kvadrātmetri. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Gati. Vai Rita vēlās papildināt kaut ko? Paldies. Viss iepriekš norādītais atbilst jau izskatītajām ārkārtas, kas ir slēgtajā daļā. Ir atbilstoši komitejas norādījumiem precizēts minētais lēmuma projekts, pirmie 2 punkti. Attiecīgi pārējā daļā ir tehniski dabas jautājumi, kas ir jau tālāk izpildējuši šī lēmuma. Papildus pievienoja video rullīti Datnei, jo iepriekš komitejas sēdē tika jautāts, vai kāds ir bijis reāli dabā apskatīties, kā izskatās minētā teritorija un potenciālais servitūta nodibināšanas ceļa vieta. Juridiskā nodaļa pārstāvji bija aizbraukuši vienojoties ar īpašnieku dabā, vēroja,
kā izskatās šī teritorija, tad varbūt pavisam īsi var ielūkoties, kāda ir tā reālā situācija un kādas ir iespējas arī reāli izveikt kaut kādas fundamentālas lietas. Lūdzu video. Paldies. Jā, un piezīme video raidīšana ir saskaņota ar tātad īpašnieku. Viņš piekrita, ka publiski tiek rādīti šie video rullīši, jo tie ir iegūti no īpašnieka. Minētie materiāli ir arī iesniegti tiesā. Persona bija iesniegusi tiesā, lai pamatotu tātad savu negatīvo attieksmi pret pašvaldības prasību. Tātad, lai izveidotu ceļa servitūtu, būtu jānozāģē vairāki koki, un arī turpmākā izbūve būtu pieļaujams visdrīzāk sarežģīta. Servitūta ceļš iet gar pašu robežu, redzams ir žogs, un no tā žoga ir apmērāmi 3 metri, kas ir šī servitūta raksturojošais lielums, tātad platums, un attiecīgi visā garumā. Tātad piekļuve līdz gaujai tiks saglabāta, ja, un tā būs publiski pieejama. Jā, norādot papildus, tātad tika minēts, Gatis Miglāns minēja par šī ceļa platuma samazinājumu. Tas ir tas kompromisu risinājums, ko īpašnieks norāda no 5 metriem grozot uz 3 metriem, tā skaitā iekļaujot norādi par būvdarbu, tātad neveikšanu šajā zemes īpašuma daļā, servitūtu robežās, tātad saglabājot dabisko meža vidi. Bet ceļa servitūts kā tāds tad tiks nodibināts, un jebkurš, kam būs interese piekļūt gaujai, Gaujas upei, pa šo dabisko meža tātad vidi ceļu varēs arī aiziet, nokļūt līdz savu vēlamajam galamērķim. Paldies! Paldies, Rita! Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par sagatavo lēmumu projektu? Lēmuma projekts ir redzams uz ekrāna. Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies! Slēdz balsojumu. Vienbalsīgi 13 par. Paldies! Līdz ar to darba kārtība, ārkārtas domas sēdes darba kārtība ir izskatīta, paziņoju sēdi par slēgtu.